Sveiki, šodien runāsim par čakrām, par cilvēku čakrām. Daudziem ir jautājumi, daudz nezinu, kas tāds ir, un pēdējās dienās beigas stiprā pieredze sāk ar šiem čakrām notikties, un tāpēc es domāju pastāstīt. Mans pirmais jautājums, kas tāds vispārējo bija, radās, man liekas, vasaras sākumā, un es daudz literatūras lasīju, ka jā, tā čakra ir zilā krāsā, tā čakra ir zaļā krāsā, un tā tālāk. Bet es domāju, ja viņām ir piešķirta krāsa, tas nozīmē, ka viņas var redzēt. Un, ja es neredzu pats sev tās krāsas, nozīmē, ka man viņas nav. Man arī īstenībā diezgan liela taisnība bija, jo pārsvarā tad visas čakras bija pilnībā aizvērtas. Un ļoti daudziem cilvēkiem čakras visas ir pilnībā aizvērtas. Varbūt, ja būtu pilnībā aizvērts, tad cilvēks mazliet dzīvot nevarētu, bet tad augstākā izpratnē aizvērts. Katru čakru var sajust, katra čakra sāk tā kā elektrību dot, katra čakra sāk spiedienu sajūtu radīt ķermenī, katra čakra sāk savu gaismu starot un daudz kas vairāk. Un manā gadījumā mana čakra attīstība sākās no augšas uz leju. Parasti saka no lejas uz augšu, bet manā gadījumā bija no augšas uz leju. Un pirmā čakra ir kroņa čakra. Tā apzīmē ļoti augstu intelektu un izpratni par visumu, izpratni par pasauli, izpratni par notiekošo un ļoti tīra skaidrība par to, kas tagad apkārt notiek. Es vasarā meditēju zem saules kaut kādas 2-3 stundas. Un tad ļoti liela izpratni radās par daudzām lietām. Un tad, atbraucot mājās, es no rīta pamodos un ļoti drausmīgi galva sāk nieziet virs galvas. Tā kā elektrizēties, tā kā skudriņas skrien, tā kā ķirpiņas skrien lejā pa kaklu. Un tad pavērās tāda liela puķa virs galvas, tā kā kronis. Un virs viņu vēl saulīt tāda parādījās, sajūtās. Vizuāli ne, bet sajūtās. Un ļoti stipra elektrība skrien no augšas, no galvas augšas, pa vaigiem, pa kaklu, pa visu ķermeni uz leju un tik stipri, ka seju sākts nejust. Un tā bija man pirmā izpratne ar čakru. Budisti to sauc par 1000 lotus ziedu. Un 1000 spārnotais lotus, zelta lotus, zils lotus. Manā gadījumā tas bija zelta lotus. Un arī daudziem karaļiem apzīmē, kad viņiem ir tas kronis virs galvas, nozīmē, ka viņiem ir atvērusies šī čakra un ka viņiem ir ļoti izteikts intelekts un izpratne un apziņa ar to, kas tagad notiek, tāda modrības sajūta. Un tad nākošā, kas vērās vadā, bija trešā acis. Tas ir deniņos un pieres centrā. Pat var just, kad ir deniņos kauls tāds bišķiņ uz ārā abās pusēs un pieres centrā ir arī tā kā kauls bišķiņ tā kā kūpums. Un trešā acis apzīmē enerģijas, neredzamo pasauli, sajust un redzēt neredzamo pasauli. Visbiežāk to var pateikt, kad redzēt īstus sapņus un redzēt to, ko fiziskās acis nespēja redzēt, lidošās enerģijas daļiņas, sajust cilvēkus un redzēt citas pasaules. Un ka šī čakra sāk vērties varētu būt ļoti stipra enerģijas plūsma no deniņiem, tā kā iekšpusē gar uzacīm un uz pieres centru, tāda, kad viss piere sāk cepties no karstuma. Daudziem cilvēkiem galva sāk sāpēt, daudziem sāk tagad tāda, kad aizver acis un arī atvērtām acīm tāda krāsa plankuma rādīties, tas katram individuāli ir. Un ļoti patīkams sapni bija, ļoti skaists un meditācija ļoti dziļa un viss ļoti skaists un patīkams arī pavērās. Nākošā ir zilā čakra, kas apzīmē radošo darbu, mūziķis, komponists, kādam, kuram patīk kaut ko radoši darīt, viss radošs. Tas attiecās uz visiem cilvēkiem, nav neviens izņēmums. Ja tev nepatīk radoši darbi, nozīmē, ka tev šī čakra aizsciet, jo visiem cilvēkiem jābūt radošiem, brīviem, tā kā dzejniekiem, tā kā māksliniekiem, tādiem ļoti brīviem, radošiem cilvēkiem, un šī čakra atvērās. Viņa ir kaklā, tieši kur ābols ir, un viņa varoties vaļā, kakls sāk tā kā izplasties, ne, bet tā kā pipermētra sajūta kaklā liekas, un arī elektrizēties sāk. Vispār vajadzēja pastāstīt, kā aktivizēt čakras, pavisam vienkārši. Aizver acis un sāc elpot ar to vietu, ar kaklu, piemēram, tā kā ieelpo un izelpo, viņš lēnām sāks vērties vaļā, tu uz viņu koncentrējies. Enerģija vad pa viņā ar ieelpo enerģiju un izelpo enerģiju pa viņā, un nozīmē enerģija aizdīs uz šajā. Un es sāku spēlēt ģitāru, sāku
visādus. Es sāku aforismus rakstīt, un ļoti daudz ko interesanti tādu pavērsienu. Tā kā radošā pasaule pavērās vaļā, izpratni par to, kas ir radošā pasaule. Daudzām lietām skaties tagad ar savādāku skatu, kad, jā, to varēja labāk tā, to varēja labāk šitā, tam ir jābūt tā, tam ir jābūt šitā, un tas ir ļoti labs apvienojums, taču es uzskatu, ka man viņas ir pavērušās pa 10%. Viņām pavaroties ir jāpavarās tik stipri, ka ķermeņa daļa faktiski kļūst tā kā gaismisks starojums, tā kā Ziemassvētku eglīte pēc mazliet. Un nākošais sirds čakru saka tā ir tā kā atomu enerģijas stacija visām pārējām čakrām. Man pieredze, ka sirds vērās vaļā, ir sajūta ar dievišķo pasauli, ar dievišķo enerģiju, ar gaismas pasauli, ar ļoti izteiktu iekšējo sirds balsi. Tā kā no iekšprātās atverās ļoti liela gaisma un mīlestības sajūta un patīkams sajūta un vispār aizmirst par to, ka kaut kad var būt slikti. Viss ir tā kā pasakās skaisti un jauki un mīļi. Ļoti daudz enerģija, vispār netrūks enerģijas, lai tā kā pacēlums ir un vispārējais. Bet viņi ir ļoti jaudīgi. Viņi tā kā pavarās, tāpēc, ka viņi ir baigā jaudināt ārā. Un šis enerģijas centrs ir to, ko visi izceļ sirds balss un vispār, jo tur ir ļoti liels spēks šajā enerģijas centrā. Un nākošā ir enerģijas čakra, kas apzīst siltums ķermenī un spēks. Man ar viņu īstenībā personiski pieredze nekāda vēl nav bijusi. Es viņu neko daudz nepastāstītu, bet ar šito gan. Es zinu, ka uz šo enerģijas centru koncentrējoties uz to enerģijas saules spinumu, daudz var karstā laikā, augstā laikā nejust, kad ir augsts un siltums un spēks netrūkst. Un speciāls jogas ir, kad minus 30 grādos var šortiņos pastaigāties un vispār augstumu nejūt un tāds. Es vēl neesmu ar to saskāries. Un šī čakra ir iekāras. Čakra to daudz cilvēku sajūtat, kad viņi grib kaut ko ļoti grib iekārot, piemēram, iekārot otru cilvēku partneri, un viņiem ir ļoti liela interese pret viņu, un tā kā varbūt tā kā ļoti stipra griba parādās pret šo cilvēku, un tad pie nabas sāk tā kā elektrizēties, tā kā aktivizēties, tā kā spiediens, tā kā pulsēt spiediens, arī visām pārējām čakrām tieši tāpat ir. Bet to ļoti izteikti sajust pēc kādu cilvēku. Apakšā ir fiziskā pasaule un tieši seksuālā pasaule. Tā. Visa fiziskā materiālā pasaule grib, lai enerģiju jūs izgrūžat pa šejienā, tāpēc, ka tā ir viszemākā čakra, tas ir bērniem līdz 13 gadu vecumu, 15, 16 varbūt. Ja jūs enerģiju visu koncentrējat uz šejieni, jūs to ik viens ļoti labi sajūtat, kas tas ir. Sāk tā kā enerģija dalīties ārā, tā kā arī elektrizēties. Bet es uzskatu, ka visa enerģija no sākuma ir jāved pa augšu. Tieksmes uz intelektu, tieksmes uz sirdi kaut vai, jo sirds aktivizēs vispārējos pati. Ja jūs visu enerģiju vadiet ārā pa apakšējām enerģijas laukiem, jūs augšos nekad neatvērsiet. Jūs vienkārši būsiet visu enerģiju, kas jums nāks iekšā, jūs vienkārši izlasiet to ārā. Tā kā vienkārši izmetīsiet miskastē. Ar jaunām teiksmēm jūs vajag koncentrēties, elpot ar kādu no šīm augšējo, virs galvas, trešo aci, kaku, sirdi, saules pirmo vispārējo. Tad jūs sāksiet aktivizēt sevī savu dziļāko būtību, savu augstāko potenciālu, nevis tikai ar apakšgalvu skraidīt riņķī. Es uzskatu, ka ir ļoti vērtīga pieredze un ikvienam to vajadzētu saskarties, jo tas vedīs daudz tālākā izpratnē, ko es vēl nevaru stāstīt. Bet tas atvers ļoti daudz izpratnes par visu pasauli un dzīvi pilnveidos visos tā, ka dzīvē nekas netrūks un dzīvē nekad nebūs nelaimīgi brīži. Un vienkārši padarīs jūsu dzīvi ļoti, ļoti krāsaini un patīkami. Paldies!